Čau visiem! Šodienas video es parādīšu biškopiem iesācējiem vai tiem, kuri par tādiem vēlas kļūt, kā vienkāršākā veidā, lētākajā, pieejamākā iešūnot savus rāmīšus ar mākslīgām vaska plāksnēm. Šeit redzat ir manu vasku plākšņu kaudzīte, šeit ir mani peru rāmīši. Tad vislētākais, vienkāršākais variants iešūnot ir ar šo ripulīti, maksā dažs eiro. Tātad, ja jums vajag nelielos apjomos iešūnot vaska plāksnes, jums nepieciešams ir dēlītis. Dēlīti izraugamies tādu, kas izmēra ziņā apmēram ir šitādā izmērā, lai brīvi ieiet iekšā ar brīvsoli. Biezums dēlīša ir pusrāmīša, tā kā līdz stieplēm, vai čuķ biezāks. Tas doma tāda, lai jums vaska plāksnīs neizkrīt cauri, to jūs redzēsiet. Tātad, kamēr silst man rullītis, rullīti jāuzsilda vismaz 70 grādiem, viņi nedrīkst būt pa augstu un pa karstu. Te gan ir jāpiešaujās vēlās temperatūras, tāpēc ieteikt varbūt labāk elektrisko. Bet tā kā es iešūnoju 1000 esmu, tad es apmēram izveidojos pa gadiem ir kaut kāds čujs. Tātad, uz dēlīšu es uzlieku virsū avīzīti, lai nepieķertu pie koka vaska šūnas, kad viņš šūnošu pa stieplēm. Nākamais, ko ņemam, uzliek virsū vaska šūnas plāksnīti, un tai pa virsu liekam rāmīti. Kā redzam, šajā gadījumā vaska mākslīgā plāksne ir drusku pa liela, tad es bišķi sāniņu nogriezīšu, burtiski kaut kādus 5 mm. Dažreiz tā var sanākt. Vaska plāksnīti drusku piegriezu, liekot tā, lai skaties vienmēr, lai pa labi pa kreisi sanāktu kaut kādu milimetru vismaz šķirbiņu, lai nav precīzi cieši klāt, lai drusku ir brīvkustība. Savukārt to knifiņš, kā pareizi ielikt vaska plāksni uz augšu leju raugoties, ir tas, ka plāksne vienmēr būs drusku pa šauru, līdz ar to cenšamies augšā atstāt tikai kaut kāds, nezinu, plus mīnus 2 līdz 3 cm ar pārkaru pāri stieplei, un vaska plāksnēm cenšamies dzīt lejā. Tā doma ir tāda, ka bites augšpusi vienmēr pirmo pieķers klāt pie rāmīša, no augšu vienmēr sāks vaska šūnas vilkt. Savukārt lejā, ja jums paliek liels caurums, viņš to aizvelk negribīgi, visticamāk paliks tukša rūme, un tā ir ar vieta, ja bites vilks, tad visticamāk vilks stranu šūnas. Ja līdz to jūs paši izprovocējat uz stranu šūnu vilkšanu, kā arī brīvā vieta bitēm dod iespēju vilkt māšu kannas, tā kā līdz to skanu vilkšanu paši izprovocēt. Līdz ar to tas siltais padoms ir vienmēr vaska plāksnīti no augšas bīdīt, cik vien var uz leju. Augšā atstājam virs stieplītes, šūnojot kaut kāds 2-3 cm. Apmēram tā kā šajā gadījumā. Tāds sprauga paliek. Un to bites ātri aiztaisīs. Vēl viens arguments, kāpēc vajadzētu censties vaska mākslīgo šūnu dzīt uz leju no augšas pēc iespējas, ir situācijas tādas, ja jums, piemēram, augšējā stieplīte ir iestiepļota zemāk, piemēram, caurums izvilkt zemāk krietni ir, tad te veidojas tāds ritīgs gabals, piemēram, 5 vai vairāk centimetri. Tad šitas te gabals, viņš var nokarāties, ļunkans būt. Piemēram, bites baras salien virsū, tas nekas, ka jums, piemēram, vaskā šūnas ir nostāvējušās, sastingušas cietas, bet bites ar savu masu salienot virsū, viņas nokarāsies, un līdz to, piemēram, nokarājoties, sačakarēs jums šo rāmīti šūnas. Tā šūna vēl vairāk var uzgāzīsies, ticamāk, blakus rāmītim virsū, un viņas bites saķipanās ar to, un beigās veidosies tā kā pūznīts kaut kāds, tā kā sanāks bišķīt šaizīt nekārtības tropā. Tā kā, lai izvairīties no tā, ka vaska šūna augšiņa šitā te noliecās uz vienu vai uz otru pusi, vajag censties vienmēr to dzīt uz maksimālu uz leju.
varat gandrīz, sakiet tādu jums situāciju, varat gandrīz līdz pašai lejai un atstāt tikai čuķuķi spraudziņu, tā kā brīvkustībai, lai izplešanās kaut kāds gabaliņš ir mazliet. Un tālāk ņemu uzsildīto rullīti, liek tieši ar tiem zobiņiem stieplē pa vidu un vienkārši šitā gareniski velku. Un šitādi viss pārvilkšu pāri. Parasti vajag uz vienu pusi apakaļ un vēl uz vienu pusi. Šitam galvenais skatīties to temperatūru, cik rullīts uzkars. Ja viņš bišķi pa karstu, vajag straujāk vilkt, ja bišķi pa vēsu lēnāk velkam. Savukārt, ja stipri pa karstu, tad uzreiz momentāli izkusīs cauri šūnē, līdz to vajag bišķi atzasēt. Savukārt, ja neķer, tad viens vēl īsti klāt nekūst, tad ir, ja ļoti vajag, var kādu izlīdzēties drusku stiprāk, uzspiežot vai lēnāk velkot, bet parasti labāk ieteikt tomēr uzlikt bišķi sildīt. Sildīt es šai gadījumā vienkārši par rokai, kas man ir no laika gala, no pirmsākumiem ir vienriņķa plītiņa, bet varat jebko sildīt. Es pat dzirdēju, kad vārdošu ūdenī silda rullīt liek iekšā. Tā kā, lai vienmērīgi temperatūru dabūtu. Te vienīgais, mīnus lielais šitādai plītiņai, tas, ka to temperatūru grūti dabūt. Es laik ieslēdzu, un noņem to rullīti, vienkārši cenšos iedomāt pie tā krietni pie temperatūras. Nu, ko tūlējās iešūnošu parādīšu, kas mums sanāks. Tagad, kad iešūnoši esam, ņemam nost, skatāmies, redziet, ir pieķerta drusku avīze. Tāpēc liek avīzi daudz vieglāk ir nokasīt nost, dabūt, novilkt nekā no koka pēc tam kasīt dēlīšu. Noklēšu avīzi nost. Un tad vizuāli pārbaudam, kā ir pieķēries, un vienmēr atlokam. Šitien augšana apakšējo drusku atlokam. Te šūnojot viņš padodas bišķis priekš, līdz to es ar tā pārēju pāri drusku padodu uz aizmuguri. Un apakšējiem tieši tāpat. Šūnojot viņš drusku paliecās vaska plāksne, pēdējā daļa, lejas daļa un augšdaļa uz jūsu pusi, līdz to padodam viņu, bišķi paspiežam, lai viņš tā kā saglabā taisni ir to locīmi. Lai izvairītos no vaska plāksnīšu atkarāšanās augšējās daļas, ir bija izstrādāts tāds rāmīšu variācija, ka šitas augšējā līstīte ir biezāka un tajā iefrēzēta te pa vidu tāds spraudziņi ir, kurā to vaskas plāksnīte drusku mēs tā kā iebāžam iekšā. Man viena porcija rāmīšana tāda bija, drusku neveiklāk sanāk iešūnošana, bišķi vairāk sanāk laika patērēt, viņi tur iebāzt iekšā, iemānīt tajā spraugā. Tā kā, principā, es neteikšu, ka tas ir labs vai slikts variants, teikšu vienkārši, kā jums patīk, kā jūs piešaujaties. Svarīgākais ir tas, lai jums pašiem ir ērti, viegli strādāt. Iešūnoties rāmīšu vienmēr liekam kastē, lai nedeformējusies šķība, noliekot slīpi. Viņi deformēsies un šūns arī, tā kā var sagriezties, savērties drusku. Tā kā vienmēr cenšamies iešūnoties rāmīšu, glabāt vai nu magazīnās, vai nu speciāli paredzētās tām rāmīšu kastēs. Kā video pašā sākumā teicu, drusku advancētāks un ātrāks veids ir iešūnot ar elektrību. Šitas man konkrētais ir paštaisītais variants. Nopērkam lētāk, dārgāk, ieteikt labāku ņemt, ja ir tāda vēlme ar elektrību. Ceru, ar šo video būšu iedrošinājis jaunos biškopus vai tos, kur pa tādiem vēlas kļūt, pašiem iešūnot rāmīšus. Tas nav tik sarežģīti, un vienkāršākais inventārs neizmaksā dārgi. Ja video bija noderīgs, iegūt kaut ko jaunu, patika, spiediet patīk un abonējiet manu YouTube kanālu. Savukārt es dodos pie bitēm. Čau, uz tikšanos kādā nākamajā video.